Mēs noteikti skatījāmies kā uz darbinieku motivācijas rīku, jo mēs strādājam nozarē, kur ir ļoti svarīgi noturēt labos speciālistus, tāpēc, ka viņu nav daudz. Darbinieki ir sajūsmā, darbinieki tiešām ļoti, ļoti novērtē, un šī ir tā retā reize, kad es tiešām dzirdēju ļoti daudz paldies par to, ka bonus karti ir ieviesta, un tas ir tiešām ļoti liels pluss darbiniekiem. Tas, kas mani aizkustināja, bija, ka darbinieki ir pieminējuši, ka var varbūt aiziet kādās smalkākās pusdienās, vai varbūt kādu arī uzaicināt. Tīri praktiskas lietas, kuras šobrīd ir pieejamākas nekā iepriekš. Es domāju, ka bija pieejams arī iepriekš, bet vienmēr ir patīkamāk, ja tu zini, ka tas ir tev kā bonus no darba vietas. Es domāju, ka tas faktiski var derēt pilnīgi jebkuram uzņēmumam, kuram ir vēlme domāt par darbinieku labjūti. Es to ļoti lielā mērā arī redzu kā vienu no mūsu ilgtspējas programmas tādiem punktiem, jo mēs arī esam Travel Life certificēta vienīgā turisma aģentūra Latvijā. Līdz ar to mums arī jāizpild dažādi ilgtspējas kritēriji, un šis ir arī viens tāds papildus sociālais modulis, kurš ļoti labi var tikt realizēts.